Krišāne iedod vienkārši pirmās emocijas? Es teikšu tā, galvenais šodien bija vienkārši tik tālāk. Skaidrs, ka mēs ar spēles rezultātu neesam apmierināti, bet šajā turnīrā galvenais ir tikt tālāk 2 spēļu summā, tā kā tas bija galvenais un to mēs izdarījām. Ne tikai pirmajā puslaikā, bet ļoti daudz reizes pirmajā puslaikā paglābīja. Var teikt, ka no tādas vārdsarga pozīcijas tev arī viena no grūtākajām spēlēm šī bija? Es teikšu tā, grūti, bet tajā pašā laikā, kad tu visu laiku esi tajā spēļu ritmā, varbūt pat kaut kādā ziņā varbūt pat ir mazliet vieglāk. Tā situācija, kad nonākam 0-2, kādas tev ir tās sajūtas? Es teikšu godīgi, zin kā mēs jau par to runājām, ka tās scenārijas var būt, kad viņi ātri var gūt vārdus, šoreiz viņi gūta 2 ātras vārdus. Bet mēs par to runājam ģērbtuvē, ka galvenais ir saglabāt vēsu prātu, jo tomēr mums ir 3 vārdu handikaps, tā kā mums tas kaut kādā ziņā izdevās. Ja 2-1 atkal atvieglojums kaut kāds? Jā, protams, tās bija spēles beigas, tā bija kur 86. 85. minūte, ja nemaldos. Tā kā, protams, iekšā bija tāds sajūta, ka 2 gols jau mēs toči vairs beigās neielaidīsim. Kaut gan beigās, tāpatās atkal sanāca ielaist, bet, labi, ka spēle uzreiz beidzās pēc spēles. Fiziski jūties? Labi, fiziski labi. Šeit ir labi apstākļi, bija forši spēlēt. Tā kā pretinieku komanda arī sagādāja labu atmosfēru. Kaut gan viņiem tur tikai viens sektors bija, bet tāpatās šeit bija ļoti labi dzirdami viņu atbalsts un bija patīkami spēlēt. Play-off kārtā nopietnas pretinieks, atkal liels stadions ar kādām ekspektācijām tu sagaidi šo spēli? Droši vien, kad atkal ir vienkārši jābauda futbols spēlē par tādu pretinieku, jo ne katru dienu sanāk par tādu, teiksim, tā grandu uzspēlēt, tāpēc es teikšu tā, ir jābauda. Apsveicam. Paldies.